Latvijas ekonomikai savā ziņā laba ziņa. Aktīvākais svētku laiks gadā Latvijā ir garām. Visi decembra, janvāra sākuma svētki ir pagājuši. Un tagad, manuprāt, ir īstais brīdis nedaudz parunāt par tā saucamajām pārceltajām darba dienām. Manu uzmanību piesaistīja Latvijas darbdevēju konfederācijas prezidents Andris Bite, kurš platformā X ierakstīja, ka 17. janvārī, kad bija pārceltā darba diena, tātad sestdiena, viņš ēkā, kurā atrodas valsts administrācijas skola un arī krīžu vadības centrs, viņš bija mēģinājis iekļūt, zvanot pie visām pogām, lai viņi ielaižot. Viss ir bijis ciet, un sargs iznāca ārā, bija pateicis, nu paga, ir taču brīvdiena, nav ko strādāt. Tā rīkojas valsts institūcijas. Mēs it kā pārceļam darbdienu, bet faktiski šajā dienā nekāda darbība nenotiek. Diemžēl, manuprāt, šī ir arī vispārēji tāda tendence un zīme, kā bieži vien Latvijas Republikā rīkojas valsts pārvalde un politiķi. Ir tāda fake pasākuma. It kā kaut kas skaitās, it kā tā mums ir prioritāte, bet faktiskā darbība tam neseko. Manuprāt, ja kaut kas ir jādara, tad tiešām šī pieeja Latvijā ar to, ka mēs esam viena no tām valstīm, kurā ir tiešām ļoti daudz dažādu svētku dienu, ir jāsāk pārskatīt. Skaidrs, ka atpūsties ir svarīgs, bet piedodiet, ja mēs starp svētku dienām un brīvdienām esam starp līderiem, bet ekonomikas sniegumā esam starp atpalicējiem, tad, manuprāt, tikai aklais neredz šeit kaut kādu korelāciju. Manuprāt, par to būtu jāsāk runāt, un ļoti godīgi, manuprāt, par to ir runāt tieši priekšvēlēšanu gadā.